Smiltenes apkārtnē var atrast neskaitāmas svētvietas, kur mūsu senči veica noteiktus rituālus un lūdza Dieva un Māras aizsardzību. Dzīvojot pēc senlatviešu paražām, ļaudis zināja, kur atgūt veselību un sakārtot domas. Strauja upe tece, strauja upe tece, gar brālīšanām durvīm, gar brālīšanām durvīm. Esam pie Smiltenes Silvas vecautiņu avota, kurš ir ļoti dziedniecisks, stiprs, attīra organismu, uzlādē. Ja ir kaut kādas slimības, viņas var ārstēt šeit. Vecautiņu avotu ūdenim ir īpašība, kuru grūti izskaidrot. Iedzerot malku avotu ūdens, tas kārojas vēl un vēl. Dziednieki esot novērojuši, ka lietojot šo ūdeni, varot atrisināt arī karmiskās lietas, kas velkas no paudzes paudzē. Ir šeit vieta, kur var aiziet ar kājām, 3-9 soļus nostaigāt, domājot par tām problēmām, kas cilvēku nomāca, un caur ūdeni šīs problēmas it kā atlaist, lai caur ūdeni aiziet projām. Tādā veidā var sakārtot cilvēks sevi. Un, protams, arī dzerot un vēl arī uzlejot uz avotiņu, avotu ūdeni var attīrīt sevi. Un, kad lej uz šo vietu uz avotu tieši, tad vajag tā, lai caur visu ķermeni notek un pie kājām, kā saka, aiziet tas ūdens. Pašā Smiltenes pilsētas centrā atrodas meteorīta krāteris. Krāteris cilvēkos izraisa lielu interesi, jo šis objekts ir kā neatminēta mīkla. Meteorīta sprādziena rezultāts vai dabas veidojums? Būtībā viņi ir anomālā zona, bet arī paskatāmies, ja augi šeit aug, viņi ļoti tās stipri, enerģētiski ir spēcīgi augi. Bet, teiksim, cilvēkam uzturēties ir diezgan grūti šeit, jo jūt, ka tāds smagums tomēr ir. Tas acīm redzot, tas meteorīts iespaido tomēr. Tā kā nelabprāt tur futbolu cilvēki arī spēlē, kaut arī ierīkots ir tur futbola laukums. Ir atrasts, ka kaut kādi tur ir tādi, kas zemē nav raksturīgi ieži, ja? Kaut kas tāds tur iekritis ir. Tur ir rakuši, skatījuši, mērījuši, arī radiācija palielinātā, ka te ir. Pētījuma rezultātā noskaidrots, ka šī krātera veida bedre varēja izveidoties izkūstot ledājiem, un kosmiskas izcelsmes hipotēze nav apstiprināta. Taču dziednieki praksē pieredzējuši, ka krāterī varot atstāt sliktās domas un problēmas. Ja nu kaut ko ļoti vajadzētu tā no kaut kā vaļā tikt, kas tāds smags ir, tad varētu atstāt šeit un iet uzlādēties vai nu pie ozola vai pie kādas lielas spriedzes. Centrā atrodas arī Cērtenes pilskalns, ap kuru mijas neskaitāmas leģendas un brīnumstāsti. Diža meža maliņā ai lelo. Arī skan te vienreizēji, kā uz operas skatuves. Cērtenes pilskalns tiek dēvēts par vienu no mūsu senajiem dubultsvētkalniem. Tas mākslīgi veidots aptuveni 1200. gadā. Tiek pieļauta doma, ka svētvietu loks ap Smilteni bijis viens no senbaltu civilizācijas centriem. Šeit ir arī dziedinātava. Šeit cilvēks sakārtojās, gūst veselību, spēku, izturību. Brīnums, ka šī vieta ir saglabāta un tā daudziem cilvēkiem dod spēku, veselību, izturību. Es arī vedu invalīdus šeit dziedināt. Un man bija tāda grupiņa 8 cilvēki. Un, kad mēs kāpām pa šīm lielajām kāpnēm, viņi saka, es rīt būšu beigta, es nevarēšu neko vairs darīt. Es saku, labi, es ņemu pie rokas, ejam augšā, kāpjam. Es vairs nevaru, 4 pakāpieni palikuši. Tad 4 rāpes kaut kā vēl uzrāpjās. Ko jūs domājat, nākošā dienā cilvēks mazgā logus, mazgā grīdas. Dziedinātavas būtība ir Māras baznīca. Senatnē visas svētvietas tika dēvētas par Māras baznīcām, kur varēja runāt ar Dievu, lūgt padomu, kā rīkoties. Lēni, lēni, Dieviņš brauca no kalniņa lejiņā. Netraucēja ievas ziedu,
neārāja gājumiņ. Svētajam kokam ir 9 zari, tu dari to, ik zara galā ir 9 lapas. Nedaudz tālāk Zeltiņu pagastā akmens pētnieki un dziednieki ar vietējo palīdzību meža vidū uzgājuši milzu akmeni, kuram tiek piedāvāta īpašība uzklausīt cilvēka vēlmes un tās piepildīt. Labs starojums no viņa nākā. Jā, es jūtu. 60. 70. gados tā jau rakās, te rakāja. Viņš jau dziļi. Meklēja to naudiņu, bet nekā. Ir kaut kāda teika, ja? Ka nauda ir apakšā, jā. Ka kaut ko pazaudē vai kaut kas neveicas darbā, un ka tā pie viņa atnāk vai pastāv vai pasēd, jā, cita lieta izdodās. Dod dieviņi dodamo, es saņemšu ņemamo. Dod dieviņi dodamo, es saņemšu ņemamo. Es saņemšu ņemamo. Pēc visām pazīmēm akmens atbilstot seno latviešu dievības ūsiņa akmenim. Latviešu mitoloģijā ūsiņš ir gaismas un pavasara zirgu un bišu dievība. Iespējams, ka tieši tāpēc, ka zinājuši, kā ar akmeni runāt, apkārtējie ļaudis dzīvojuši gana turīgi un harmoniski. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.